Pie mums ir ieradusies paciente ar šādu klīnisko gadījumu. No pirmā acu skatiena var izskatīties, ka viss ir kārtībā, bet, ja mēs paskatāmies nedaudz detalizētāk, tad mēs redzam, ka mums ir stipri iekaisusi smagana. Pacientei jau ir uzstādīti ķeramiskie venīri augšžoklī un apakšžoklī. Tādā veidā arī viens no venīriem īstenībā jau ir nokritis. Tādā veidā šeit mums ir kompozīta restaurācija. Paši venīri, viņi ir tādi, mēs viņus saucam par tādu grūtnieču venīriem, kad viņi ir nedaudz lielāki par pašu zobu, kas izskatās nedabīgi, un arī tā krāsa ar diezgan viendabīgu dizainu izskatās diezgan tā pārāk spilgti. Ja, tā kā kaut pacientei nepatika gan krāsa, forma un tā tālāk. Viņa vēlējās visu pilnīgi uzlabot. Bet mans, kā zobārsta, galvenais pienākums bija īstenībā pat pastrādāt vairāk ar smaganām, lai uzlabotu šo smaganu zobu veselību. Un šeit jūs jau varat redzēt gala rezultātu, kuru mēs esam saņēmuši tikai 4 mēnešu laikā. Šajā klīniskajā gadījumā mēs strādājām trietā komandā. Tas mums bija mūsu higienists, bija mūsu ķirurgs, un es veicu tieši šo te protezēšanos, jeb venīru daļu. Mēs noņēmām pilnīgi visus venīrus, strādājām ar profilaktiski ar pašu smaganiņu, uzlikām kvalitatīvus pagaidu venīrus, kuru laikā paciente atradās ilgāk par pusotru mēnesi. Tādā veidā mums sadzīja pilnīgi visa smaganiņa, un tad mēs paņēmām jau fināla skenējumu pastāvīgajiem venīriem, kurus mums izgatavoja mūsu laboratorijā Dubajā, un augsti kvalificēti keramisti pilnīgi atveidoja tā kā naturalitāti, zobu naturalitāti ar nelielu caurspīdīgo zoba šķautnīti, pakāpenisku krāsas pārēju, un tie ir ļoti eleganti venīri, kas tieši ne tikai zobiņiem der, bet arī kopumā pacienta sejai. Tādā veidā faktiski paciente mums saņēma perfektu smaidu 4 mēnešu laikā ar veseliem ne tikai zobiņiem, bet arī smaganām.